Likās, ka ilgāk vairs nevar gaidīt. Pusgads pagājis. Vai nu nebrauc, vai nu tomēr ir bišķīt jāatgriežas un jāatsveidzina braukšanas prasmes. Šķiet, ka tā arī tas pusgads tiešām kaut kur tie kilometri ir palikuši un to pirmajos ātrumposmos jau arī varēja just. Kopumā beigi forši un neskaitot to, ka vakardienas testa ātrumposmos kā bišķīt atsvieda atpakaļ tā morāli, jo pusgadu varbūt tās nocietušies braukt bijām tā kaujinieciski un kad stūra nobloķējās pie tāda ātruma, tad gribot, negribot, kaut kas zemapziņā droši vien palika. Kurzemes rallijs laikam ir tāds diezgan īpašs. Mēs, kā teikt, trijos gados esam šajā rallijā piedalījušies ar 3 dažādām automašīnām. Galvenais jāsaka, tiešām ir ļoti liels paldies atbalstītājiem, kas vispār deva šo iespēju, jo tiešām automašīnā bija ļoti daudz, kas jāsaliek kārtībā. Paldies liels arī Vāģa Racing par negulētajām naktīm, jo, nezinu, cik ilgi viņi turēs, bailes viņiem dot enerģijas dzērienu, lai neuzsprāgtu. Pusminūti atpaliekam no līdera. Protams, tas ir grūti pateikt, kā būtu bijis, ja mēs būtu sezonu braukuši, bet tas līderis arī ir viens no tā brīža ātrākajiem braucējiem Baltijā un arī Eiropas posmos parādījis sevi kā vienu no ātrākajiem braucējiem. Tā kā droši vien gribās mērīties, bet pāragri būtu kaut ko domāt un ar šādu braukšanas biežumu, kā mēs to daram, droši vien, ka būs neiespējami cīnīties. 2 gados 10 rallija, jāsaka, ko jūs gribat. Laikam, kā apliecinājums visam tam vēl ir, krons visam ir mūsu dalība veterānu rallijā ar automašīnu, kur ir aprīkot ar automātisku ātrumkārbu. Tā kā es domāju, ka pareizā virzienā neiet, bet pasmieties var. Bet pamazām tempu esam uzkārtinājuši paši sev un arī pret pārējiem braucējiem. Jā, neskatoties to, ka neliels varbūt tāds kritums rallijā kopumā, bet top braucēji tomēr tāpatās ir pietiekami daudz, kas ātri brauc, viņi tiešām ātri laikam brauc. Nav tāds komforta līmenis, kāds varbūt iepriekš kādreiz braucot ir bijis, jo tomēr bišķi jāatrod ir ar to ātrumu. Mums noteikti viss pēc plāna. Pirmajā aplī jāsaka, mēs diezgan daudz pazaudējām, bet laikam jāsaka tā, ka gribam tādu stratēģiju arī veidot, ka tas temps jākāpina palēnām. Un jāsaka, ka ļoti labi Mārtiņš nekļūdījās nevienā līkumā, tad jāsaka tā, ka arī es nekļūdījos, un tas pirmā diena dod pārliecību, ka mēs rītā varam turpināt iesākot. Piedestāls, tas varbūt nav tas pats svarīgākais, ko mēs ejam, skatāmies tāpatās absolūto vērtējumu rallijā, bet jā, tas tā interesanti pēc pusgado pārtraukuma, paskatoties kopērtējumu rezultātus, mēs bijām paši pārsteigti, joprojām esam no 3. vietā. Ņemot vērā to, ka laikam klasē arī iepriekšējos rallijas braucējiem ir visādi gājis. Tāpēc arī izlēmām atbraukt un pastīsimies, kādas sezonas beigas iznāks. Varbūt tās arī varam kopredējumā noturēt kādu vietu trīniekā. Tas nebūtu arī slikti, ka varētu šogad kaut ko grupā saglabāt. Esam gandarīti par finišu, varbūt netik daudz par rezultātu. Bet droši vien būtu cerēt, ka mēs tomēr pēc pusgada tā vienkārši iesaistos rallijā un varētu uzreiz pacīnīties pa labākajām vietām. Bet es domāju, ka esam labi darbu padarījuši un tempu, protams, kāpinājām. Viņš vairāk tika pacelts vairāk tajos posmos, kurus mēs braucām 2 reizes. Un tas droši vien ir tas pusgads, kas tā tad ir izlaists. Kaut gan laiks skrēja ātri un liekas, ka tas iepriekšējais rallijas ziemā nav bijis tāls. Kopumā viss forši, mašīna strādā labi un vismaz 10 evolūcija ir kaut kas jauns un ir daudz kas nezināmais vēl pie tā automobīļa, kas attiecās par braukšanu. Tā kā, ceru, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Esam uz piedestālu. N4 un jāsaka. Brīvdienas izdevums. Katrā ātrumposmā, katrā braucienā likās, ka jāpieliek kaut kas, bet es saprotu, ka mēs varētu arī nenobraukt. Mums ir svarīgs pa lielam stabili, mēģinot kaut kur dabūt rezultātu ārā pēc izjūtām. Tā kā, skaidrs ir, kur viņu var paņemt, bet skaidrs ir viens, ka tas nav tik vienkārši. Kaut kur ar uz ārzemēm redzēs, cik tuvām, cik tālu. Kā teikt, gribam jāsaka, būs nespēj.
desmitās pārāk. Ar līdzšinājām iespējām braukt un jāsaka. Sarežģīti vienu vakaru, bet ļoti labi vien šodien. Ieciet ar vien labākiem rezultātiem. Skaidrs viens bez treniņa, ar pārtraukumiem ātri mēs nevaram būt. Tātad ir jāturpina darbs, grūtais. Un viss būs ok. Nebija pārliecība, ka šī smagā automašīna paveiks to, ko es gribēju darīt. Tā kā, tur vēl bišķīt ir viņā jāiezinās. Lai varētu uzņemt tempu, jo nevelti savā laikā, kad tikko testās parādījās, jau lielākai daļai arī bija grūtības aprast ar to destu evolūciju. Man faktiski tas pirmais grūts rallijas ir, es to daru šodien un vakar. Tā kā, pats sevi, protams, visu laiku varu, kur tas rezultāts ir, bet gan jau viņš kaut kur būs.